Dienvidos, es saprotu, diezgan daudz, un kāda atšķirās cilvēki, teiksim, lauku reģionos no tiem, ko mēs sastopam pilsētā, noteikti ir. Nē, nu, protams, bet tur ir ļoti, zinām, līdzība es domāju, ar visādām valstīm. Kaut vai pie mums laukos vienkārši tiek cilvēki, kas viņi tādu sirsnīgi vienmēr atvērti, uzņem visus ļoti draudzīgi un pabaro un visu izdarīs un brauciet vēl, ja. Nu, Rīgā jau arī varbūt ir tāds, bet ne visi, ja. Un tur tas pats ļoti izteikti. Mēs iebraucam mazā ciemiņā. Protams, notiek tas, ka pastiprāt interesi. Kas tur tā ir nebraucis laiku. Citas rases pēc tam cilvēku. Jā, un tad kas tur ko un kā. Un aizbraucam, jā, uz lauku māju un fantastiski pavadījām laiku. Tāpat lielpilsētās uz ielas, piemēram, nezinu, cilvēkus uzvalkos vai tādus zolīdos, nemaz tu daudz neredzi. Tas, ko Rūta teica, ja, ka, protams, dēļ tās lielās masas, tie cilvēki ir bišķīt, ja var teikt, tukšāki, vai ne, viņiem nāk mazāk kaut kādas tādas dvēseliskas un garīgas informācijas iekšā, lai gan Ķīnai visas ir bijušas spēcīgi. Viņi tur vairāk izdzīvo. Jā, bet līdz ar visu tur kultūras revolūciju tas viss, protams, tika nogriezts nost, un daudz cilvēki ir ļoti attīstīti, ļoti bagāti, ļoti turīgi, bet, protams, lielākā masa ir, kad tu brauc taksi, tu pasaki to savu galvenmērķi vai parādi, un tev viss Ok. Un neko, aizbrauc paliek kaut kur citur. Kaut kur citur, citā pilsētā. Jā, tas arī skaidrs.